Čau! Pirms pie durvīm zvana Ziemassvētku vecītis, vispirms zvana kas? Protams, ka pats decembris. Tā kā lūkosim, ko mums sola kārtas decembrī un kā šo mēnesi padarīt pēc iespējas feināku. Sāksim ar mēnešu kopējo noskaņu. Decembris un kārtis laimes rats un 5 zobeni. Šo es varētu raksturot kā tādu izteiktu ņigu-ņegu mēnesi, kad būs grūti kaut ko ielikt rāmjos, būs grūti kaut ko prognozēt, tāpēc, ka visu laiku ir liela mainība. Izdomāju kaut ko vienu, tad uzrodās vēl kaut kas, tad vēl kaut kas, un pēc tam ir tāds galvas sāpes, ko šo visu darīt, kā šo visu paspēt. Diezgan liela steiga, diezgan liels tāds haoss arī galvā par to, kā ar visu to, kas ir uzkritis man uz galvas, tagad tik galā. Jāsaka tā, ka šo mēnesi mēs varam sev atvieglot tad, ja mēs atļausim nejaušībām un pēkšņām plānu maiņām ienākt mūsu dzīvē. Ja mēs gribēsim, lai viss ir ļoti strukturēti, ļoti plānoti, bez mazākās nobīdes, tad mums pašiem būs lielāks kreņķis, ja tomēr tādas nobīdes gadīsies. Bet ja mēs plānosim labāko, ko mēs varam, un ielaidīsim arī vietu nejaušībām vai plānu maiņai, tad mums būs vieglāk uztvert to, kas notiekās. Bet jā, ļoti tāds ražīgs laika periods, kad viss ir jāpaspēj, viss jāizdara, un vēl kaut kā tas viss jāsavieno. Kas ir tas, ko decembrī labāk darīt? Šeit ir kārtis taisnīgums un 6 kausi. Vislabāk mums decembrī palīdzēs racionāla pieeja un, es teiktu tā, iepriekš sagatavoti plāni. Neskatoties uz to, ka mēnesis pēc savas būtības var būt ļoti mainīgs, ja mums būs vismaz kaut kādi pieturas punkti, ko mēs esam laicīgi sagatavojuši, tad tie mums palīdzēs neapjukt tajā pārmaiņu laikā, vai galvā nesāksies hauss. Tas, ko mēs varam laicīgi padomāt, ir par kaut kādiem pieturpunktiem, iespējams pat par plānu A vai plānu B, un tad jau ļauties situācijai, kurš plāns katrā brīdī būs jāizmanto. Bet ja mums būs kaut nelielas sagataves vai kaut kādas idejas, ko es darīšu, ja notiks tas scenārijs, ko es darīšu, ja notiks tas, tad mums būs mazāk stresa par to, ka kaut kas ir pamainījies, un ak Dievs, ko lai es šo daru, kā lai es ar šo tieku galā. Kas ir tas, ko decembrī vajadzētu mazināt vai vispār nolikt malā? Un te ir kārtas priesteris un 8 zižļi. Decembris aicina nolikt malā to ideju par to, ka visam ir jāsanāk perfekti. Par to, ka visam ir jāsanāk tieši tā, kā es gribēju. Man bija vislabākie nodomi, es biju saplānojis to, es vēl gribēju to, es vēl gribēju iepriecināt vēl tur cilvēkus, lai viņi visi priecājās, lai viss sanāk perfekti, lai viss iet kā pa diedziņu, lai visas puzles saliekās. Nē, decembris nebūs tas, kad puzle saliksies viegli. Pareizāk sakot, puzle var salikties, bet varbūt no citiem gabaliņiem nekā sākotnēji būs gribējies. Ja mēs iedomāsimies vienu perfekto scenāriju, ir lielāka varbūtība, ka ir kāda nobīde, un tas vairs nav perfekts. Tāpēc labākais, ko mēs varam darīt, atmest šīs gaidas. Mums ir daži pieturas punkti, un tālāk ļaut, lai jau dzīve un pārējie scenāriji to pielāgo, un tad jau tā puzle saliksies. Un tad pašiem būtu pārsteigti par to, kāda tā puzle ir sanākusi. Un padoms lieliskam decembrim ir zobenu pāžiņš un mērenība, kas kā reizi vēlreiz apstiprina arī to, ko es iepriekš teicu. Labākais, ko mēs varam, ir sagatavot ideju. Un tad ļaut, lai tā ideja pati sevi attīsta pēc iespējas labākajā iespējamā veidā. Nevis no idejas soli pa solim uztaisīt super strukturētu plānu līdz rezultātam. Ideja līdz rezultātam aizies, bet iespējams pa citiem ceļiem, pa citām taciņām. Vai vispār pēkšņi izpildīsies pilnīgi savādāk. Mēs sākam ar ideju, un tad ļaujam, lai viss notiek maksimāli harmoniskā veidā. Tāds ir šis decembris, tiešām diezgan ņigu-ņegu, lai šis ņigu-ņegu ir labākais un foršākais, un lai visas puzles saliekās tieši tā,
kā tām jāsaliekās. Pat ja mēs sākumā pat vēl nezinām, kā tas viss atrisināsies. Veiksmīgu decembri!